Labrīt, sestdienas rītā! Raidījums Latvija brauciet jūriņā šosezonu 3 raidījumos jūs iepazīstinās ar zivsaimniecību un zvejniecību Latvijā. Šorīt runāsim tieši par to, kā arī par 3 zināmiem un veiksmīgiem zivju pārstrādes uzņēmumiem Latvijā. Zivsaimniecības nozara Latvijā vienmēr ir bijusi plaša asām diskusijām. Šodien esam Zemkopības ministrijā, lai noskaidrotu, kāds ir jaunais plānotais atbalsts līdz 2020. gadam un kādi mērķi sasniedzam zivsaimniecībā Latvijā. Kādi šobrīd izskatās tuvākie plānotie atbalsta pasākumi zivsaimniecības nozarei Latvijā? Jāsaka tā, ka mēs jau no pagājušā gada beigām esam uzsākuši jau šo atbalsta piešķiršanu no jaunā šī Eiropas zivsaimniecības fonda, Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Un kā pirmie pasākumi, kas tika atvērti, bija šie dīķu platību maksājumi, jeb akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus. Šajā pasākumā jau ir bijušas 2 kārtas, kur ietvaros atbalstu mēs piešķīrām šiem akvakultūras uzņēmumiem, kas zivis audzē dīķos un kas ievēro šīs vides prasības. Pagājušā nedēļa noslēdzās kārta ostu pasākumā, kurā varēja pretendēt gan šīs biedrības, ražotāju organizācijas, gan arī ostu pārvaldes uz dažāda veida investīcijām ostās. Šobrīd atvērtas ir arī vairākas kārtas. Ir atvērta kārta produktīvajos ieguldījumos akvakultūrā, atvērta kārta ir pievienotajā vērtībā un nevēlamās nozēs izmantošanā, kā arī tirdzniecības pasākumu šī kārta ir atvērta. Tuvākajā laikā vēl izsludināsim kārtu pasākumā pievienotā vērtība. Šī pasākums, kurā varēs iesniegt pieteikumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumi. Tā kā tie varbūt ir tie galvenie šie pasākumi, kuros šis atbalsts ir pieejams dotajā brīdī. Kādi ir tie veiksmīgie piemēri, ko lauka atbalsta dienests ir finansējis? Manuprāt, iepriekšējais periods, ja skatāmies kopumā, es uzskatu, ka viņš bija ļoti veiksmīgs, jo ar iepriekšējā perioda līdzekļiem tika sakārtotas gan šīs pašas ostas, gan arī bija ļoti liels atbalsts pieejams šiem zvejniekiem. Zvejnieki izņēma no flotes šos vecos kuģus, sabalansēja šos zvejas resursus, un zvejniekiem bija pieejami līdzekļi, lai īstenot šos investīciju projektus. Līdz ar to zvejnieki varēja gan modernizēt šīs ostas, gan iegādāties dažāda veida transportēšanas tehniku, gan šīs automašīnas, furgonus, lai zivis pārvadātu. Gan arī, protams, apstrādes sektors kopumā kā tāds arī saņēma lielu finansējumu, tika modernizēti jau esošie uzņēmumi, kā arī, protams, tika radīti jauni uzņēmumi. Atrodos pie uzņēmuma KH Select. Šis uzņēmums minams kā labs piemērs, kurš apgūs lauka atbalsta dienesta finansējumu. Kāda ir sadarbība un kāda ir uzkrātā pieredze, došos noskaidrot jau tūlīt pat. So, KH Select, how long you are here? Cik ilgi Latvijā ir KH Select un kā jums šeit veicas? KH Select have been here in Latvia. KH Select Latvijā ir jau 11 gadus. Šī jaunā fabrika mums ir tikai 2 gadus. Pirms tam bija viens liels kartupeļu apstrādes cehs, īrējām vienu angāru. Potatoes factory, we have rent one hangar. Pēc tam par papildu finansējumu uzbūvējām šīs telpas. Kopējā platība šeit ir 4500 kvadrātmetru. New factory, it's about 4,500 square meter. Esam laimīgi, tomēr mums jau ir nepieciešams paplašināties. Yeah, we need more place already now. From where no kurienes uzņēmumam nāca finansējums? Finance? Yeah. It's a little bit big problem in Latvia because Latvijā finanses ir problēma. Nav viegli iegūt, piemēram, kredītus. Nedaudz smieklīgi, bet Danske banka bija vienīgā, kura bija ar mieru dot mums kredītu. Danske bank, it's a little bit funny here because nobody other want to give us credit. Ir grūti uzsākt biznesu šeit Latvijā. Vienīgais nesaprotu, kāpēc. Get credit in Latvia to some business. I don't understand why. Šobrīd atrodos KH Select ražošanas cehā iekšā, un man ir tā iespēja uzzināt, kā šeit viss notiek. Un esam pirmajā ražošanas etapā. Tādēļ jautāšu arī savam pavadonim Jānim, kur mēs šobrīd atrodamies un kas šeit notiek. Šobrīd atrodamies KH Select ražošanas telpās. Pats pirmais posms, kur no atdzesēta svaiga laša mēs iegūstam filijas.
iekārtas un tehnoloģijas, pateicoties finanšu iespējām, ko mēs sadarbojoties ar Lauka atbalsta dienestu veicām, un ir jaunākās, kādas tajā mirklī bija, un savienojumā ar mūsu zināšanām ir iegūts ļoti augstvērtīgs rezultāts, gan procentuāli, gan veiktspējā, jo tas daudzums un tās iespējas ir ļoti lieliskas. Uzņēmējs no Dānijas ir īstenojis projektu Latvijā, uztaisījis pilnībā jaunu, modernu, arī lašu apstrādes ražotni, kurā iepērk izdevielas no ārzemēm, apstrādā zīves šeit uz vietas Latvijā un realizē visu produkciju atpakaļ uz rietumiem. Tā kā arī šis projekts, manuprāt, ir ļoti, ļoti veiksmīgs. Tur ir veidojies veiksmīgi, kur ir ārvalstu partneris un ārvalstu tirgus, kur arī šie apstrādātie laši principā nonāk. Kāpēc ne, ja teiksim, tas nav Baltijas lasis, kas tur tiek apstrādāts, kaut gan principā arī par to viņi runā. Ja būtu, teiksim, apjoma un viss pārējais, arī par to viņi varbūt varētu domāt, bet šeit norvēģi laši tiek apstrādāti Latvijā, tiek pievienot vērtība. Šajā reģionā ir arī, teiksim, nodarbinātības iespējas un, teiksim, ļoti kvalitīvs kūpināts vakuma iepakojumā, teiksim, tiek ražot šie laši. Un te arī, teiksim, pozitīvs piemērs, kā kopdarbībā ar teiksim, ārvalstu investoriem, teiksim, jeb ieguldījumu šeit Latvijā, kas, teiksim, Dāņu principā īpašnieks un savukārt Latvijas vadība, administrācija ir latvieši, un strādājošie, kas darbojās. Es domāju, gan darba vietas tiek nodrošināts, teiksim, šeit Ādažos. Un arī tikai pozitīvi var, teiksim, skaidrs ir jautājums, kā tas tālāk attīstīsies, bet šeit nav bažas par, piemēram, kaut kādu austrumu tirgu, jo teiksim, tas produkts ir rietumu tirgum šajā gadījumā ražots. Šajā posmā veids filetēšanu. Šo līniju mēs saucam par aktīvo līniju, jo viņa norit nepārtrauktā darbībā, vienmērīgā plūsmā un tiek atdalītas vēdera spuras, muguras daļas un centrālā asaka. Centrālo asaku izgriež iekārta, bet pārējās zivju sastāvdaļas veids manuāli darbinieki. Šī līnija ir viena no jaunākajām, kas bija tieši tajā mirklī pirms 2 gadiem pieejama Eiropā. Un iekārta ir ļoti ražītspēja. Ja mēs pašlaik tajās 8 stundās, ko mēs darbojamies ikdienā, varam pastrādāt 11 tonnas. Ja nākotnē realizēsies doma par 2 maiņām, tad cipari dubultosies. Ko šeit ražojat un uz kurām valstīm eksportējat? Yeah, we will produce ražojam kūpinātu lasi, kūpinātu foreli, kūpinātu paltus. Mums ir gan karsti kūpināti, gan augsti kūpināti produkti. No mūsu produkcijas 99,99% tiek eksportēti. Šogad plānotais apgrozījums būs 12 miljoni eiro. Eksports uz Dāniju, Vāciju, Austriju, Itāliju, Franciju, Amerikas Savienotajām valstīm un Austrāliju. Šeit notiek karsti kūpināšanas procesa pēdējais posms. Filēja jau tiek atcesēta un produkts izskatās lieliski. Kādā temperatūrā viņa ir kūpināta? Temperatūra tiek sasniegta pakāpeniski, bet maksimālā robeža ir 72 grādi, kādā tiek karsti kūpināts produkts apstrādāts. Šajā telpā tiek filēja slaizēta. Mums ir 7 slaizeri ar ļoti lielu veiktspēju. 3 no tiem ir ļoti tehnoloģiski attīstīti, jo tās funkcijas ir ļoti detalizētas, sākot ar ikdienas pārstrādāto daudzumu, beidzot ar vienas šķēlītes svara programmēšanu un tādā veidā atvieglojot tālāk produkcijas pasēšanu.
Slaidzēšana nozīmē, ka laša fileja tiek sagriezta šķēlītēs. Un šķēlīšu sagriešanas svara diapazons ir ļoti plašs. Mēs varam veikt gan veselas filejas slaidzēšanu un iepakošanu tālāk vakuma iekārtās, gan, piemēram, 50-gramīgas šķēlīšu fasēšanu vakuma iepakojumā. Cik darbinieki strādā vienā maiņā un cik spēj saražot vienas dienas laikā? Šeit strādā aptuveni 120 darbinieki. Dienas laikā saražojam apmēram 6 tonnas gatavas produkcijas. Domāju, ka līdz gada beigām apgrozījums dienā būs 10 tonnas. Tas ir daudz. But what is your success key here for this? If you want business, ja gribi savu biznesu, jābūt gatavam smagam darbam. Have also to think business first Biznes vispirms, pēc tam izklaide. If you have some Patiesībā visu laiku jāstrādā. Atpūtas nav. Jābūt godīgam visu laiku. And you have to be people know they can believe it because Galvenais, lai darbinieki tev uzticas. Mums te nav līgumi. Visas vienošanās notiek pa telefonu. Vārds, tā teikt, ir galvenais. Šajā telpā norit saldētas filejas slaisēšana. Respektīvi, augsti kūpināts produkts tiek sasaldēts un tālāk saldētā veidā tiek slaisēts. Kā teikt? Jā, šeit primārajā iepakojumā tiek fasēts šajā mirklī 150 gramīgas lasu šķēles. About the plan, for example, with Latvia. Kā ar Latviju? Vai ir interese? Some interest from Latvia side? Jā, protams, interese ir. Bet tā nav tāda, kā mēs vēlamies. They want to decide our way to cooperate with this and we don't Nejūtam, ka otra puse ir ļoti ieinteresēta. Wanted in this way and so it's and we don't need it. Līdz ar to mums tāda sadarbība nav pieņemama. Mums ir labi piedāvājumi no ārvalstīm. It's a luxury problem. It's so. Varbūt nedaudz netipiski skan. Tomēr uzņēmuma Zilā lagūna rūpnīcai Daugavpilī ir lieliska atrašanās vieta. Un tā saņem zivis no jebkura Eiropas punkta, gan pa jūras ceļiem, gan pa sauszemi. Uzņēmums dibināts 1997. gadā un ir viens no modernākajiem zivju pārstrādes uzņēmumiem Latvijā. Zilā lagūnā arī iepriekšējā periodā un arī šobrīd apstrādā nevis mūsu Baltijas jūras šo izēvielu, bet Atlantijas šīs te zivis, lašus un dažādas, turpināsim arī skumbrijas un šādas zivis. Un modernizējot šo te uzņēmumu arī viņi atraduši jaunas noieta tirgus. Viņi eksportē gan uz Ameriku, gan uz Izraēlu, gan arī uz visu Eiropu. Līdz ar то tas arī, manuprāt, ir ļoti labs projekts, kas tika īstenots. Благодаря и спасибо Лаука отбалста центрам, да, в свое время мы приобрели новое оборудование, да, новейшее оборудование, модернизированное оборудование. Сделали ремонт, да, в отдельных цехах, потому что у нас разделение, да, первый этаж это один цех, второй этаж, там 2 цеха. Те, кто работает с лососем, те, кто работает на пресервах. То есть вот благодаря Лаука отбалста центрам у нас сделан ремонт, очень хороший ремонт, соответствующий, в принципе, всем ЕС нормативам. И тогда у нас куплено новое оборудование, которое помогает работать более продуктивно, более качественно. Lai šīs laša filējas būtu tik skaistas un smaržotu tik labi, ir nepieciešams finansējums. Savus līdzekļus prasa arī aprīkojums un iekārtas, kas nemitīgi ir jāpilnveido. Šis arī uzņēmums ir, teiksim, veidojies pakāpeniski, un arī tie produktu ražošanas veidi ir, teiksim, arī ļoti dažādi, ko
ko viņi ir pēdējā laikā arī, teiksim, radījuši. Un arī domāju, ka, teiksim, tikai pozitīvi var arī par šo uzņēmumu runāt. Jā. То есть мы работаем, да, больше, конечно, своей продукции мы экспортируем. Но да, на латвийском рынке тоже можно найти нашу продукцию, выпускается под брендом «Латис». Можно там найти и матье в масле, и маринадную группу, и салатная группа. На латвийском рынке нравится такой продукт, как майс-гауме. Это маринад, филе сельди маринованное, да, с луком. Очень вкусно, очень большие обороты, всем очень нравится, всем рекомендую. Šī mašīna mazos gabaliņos sagrieza augstu kulpināts laša filejs. Šeit redzams tīrs roku darbs, kas starp citu norit visā uzņēmuma ražošanas cehā. Un tur tālāk mēs jau redzam vakuuma mašīnu, kas paredzēta fasēšanai. Для завода мы закупаем только качественное сырье. В частности, нас больше интересует это сельдь, скумбрия, которая была выловлена в Норвежском море, ну или в Исландском море. Jau pašā zivju apstrādes sākuma posmā uzņēmumā Zilā lagūna mēs redzam, ka šeit darbi norit tikai ar rokām. Для Зилы лагуны в первую очередь играет роль качества. То есть мы за качественное вторсырье, мы за качественное сырье касаемо рыбы, и в принципе мы за качественные специи и так далее. Мы покупаем, пусть будет дороже, но это будет качественный продукт, который потом не стыдно предложить на латвийский рынок, и не только на латвийский рынок. Pirms mirkļa mēs redzējām, kā šeit tika fasētas brētliņas. Nu jau tā ir masālīta siļķes fileja. Darbinieki strādā ātri, un uzņēmums mobili spēj pielāgoties tirgus pieprasītajai produkcijai. Uzņēmums Karavēla, plašāk zināms kā Kaija, ir vēsturiski sens zivju pārstrādātājs Latvijā. Laika gaitā nācies pārdzīvot dažādus laikus. Karavēla šobrīd ir lielākais zivju pārstrādes uzņēmums Baltijā. Pamatā ražojam konzervus, arī neliela daļa preseri. Eksportējam produktu uz vairāk kā 40 valstīm pasaulē. Ļoti plašā ģeogrāfiskā diapazonā, sākot ar bijušajām Padomju republiku vai valstīm, ja, teiksim, beidzot ar Rietumu Eiropu, Ameriku, Kanādu un tam līdzīgi. Līdz ar to visu pārdošanas reģionu sadalīt divos lielos blokos. Ja, tas ir viens rietumvalsts, jauni tirgi priekš mums, kuros mēs ļoti veiksmīgi sākām startēt. Jau 3 gadus darbojamies. Otra daļa ir bijušās tradicionālās valstis, teiksim, kur produkcija sen zināms un sen jau esam. Karavēla, jāsaka tā, ka tas tāds ļoti pozitīvs piemērs, kas nu jau no teiksim, kaut kādu laiku atpakaļ ir sācis virzīties un skatīties uz citiem tirgiem, kas vairs nav tikai šis te austrumu virziens, bet rietumu virziens. Un principā mainot līnijas, teiksim, ja paralēli līnijas veidojot, kas ir domātas šiem te tirgiem, domājot par preces, teiksim, zīmoliem un domājot arī par to, kā realizēt savu produktu, ja kaut kādos veikalu tīklos un šīs lietas, jā, teiksim, man liekas, tur ir ļoti domājoši, ja, teiksim, šī te vadība, kas spēj, man liekas, patreizajā situācijā labāk pielāgoties šīm te situācijas izmaiņām. Kaut gan skaidrs, ka arī viņiem ir liela daļa bija šis te Krievijas tirgus, ja, un tad šo te daļu, nu, jādomā, kā tālāk rīkoties. Austrumu virziens ir pašvaks, mahīgi izsakoties. Krievija, Kazahija ir pilnīgi ciet Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumiem, tur imports ir apturēts. Pārējās valstis, kas ir Vidusāzija, priekš mums arī ļoti liels tirgus. Viņš, protams, ir daudz labākā stāvoklī, bet, protams, viņa ietekme ekonomiskās problēmas, kas notiek Krievijā. Tikko kā Krievu rublis kaut kur devalvējās kārtējā, teiksim, kritumā, tā, protams, vietējās valūtas visur Vidusāzija arī aizpeld. Līdz ar to, teiksim, protams, pagājušais gads un šī gada pirmā puse ir bijusi diezgan tāda pilna ar dramatiskām pārmaiņām tirgos, bet visādā ziņā pārējā Vidusāzijā, kur nav nekādi politiski vai ekonomiski šķēršļi, tikt iekšā mēs strādājam, ļoti veiksmīgi strādājam. Vietējā tirgu mēs strādājam, mums ir atsevišķi tā daļa, kā es minēju, preseri, teiksim, ražošana, kas ir pamatā orientēta priekš vietējā tirgus,
Bet jāņem vērā to, ka mēs kā vietējo tirgu uzskatām visas 3 Baltijas valsts. Ja, teiksim, tas ir mūsu atsevišķa nodaļa, nodarbojas ar to. Jāsaprot to, ka, protams, tas tirgus šeit ir tik maziņš, ka, teiksim, viņa gada nepieciešamo apjomu, teiksim, konzervu ziņā, droši vien Latvijas nozare zivju pārstrādes saražo pusdienā. Ja. Jo pa visu nozari, teiksim, mēs pēc statistikas normāli pagājušajā gadā saražojam tuvu pie 300 miljoniem buņģus. Tad mūsu uzņēmums saražoja apmēram nedaudz virs 45 miljoniem kārbu. Tā kā, teiksim, tie apjomi, ko mēs ražojam gan nozarē, gan atsevišķi arī kā mūsu uzņēmums, ir ļoti lieli. Un teiksim, atsevišķi kādā mazā tirgu nav iespējams viņu palielināt patēriņu tur 10-kārtīgi nekādā variantā. Uzņēmums, kurš iepriekš ražoja varbūt koncervus austrumu tirgiem, ar šīm te mūsu investīcijām, ko mēs piešķīrām, pilnībā radīja jaunu ražotni faktiski un savu produkciju realizē uz rietumiem. Un viņi laicīgi faktiski ir savā ziņā paredzējuši šo situāciju, kāda ir šobrīd, kad ir šīs Krievijas krīze, un laicīgi jau pārprofilējās un sāk ražot produktus priekš rietumiem. Cik mums zināms, tika izkonkurēti vairāk rietumu ražotāji, jo mūsu ražotāji tomēr spēja saražot kvalitatīvāku, lētāku šo produkciju. Līdz ar to šis te uzņēmums Karavelle, manuprāt, ir veiksmes stāsts, jo arī šobrīd, cik zināms, viņi stabili ražo un viņiem ir ļoti labi noiet tirgi. Šie fondi bija palīdzīga roka, lai mēs vispār uzdrošinātos šo soli spērt. Jo nav noslēpums, ka zivju pārstrādes nozarē, sevišķi konzervos, jebkuras investīcijas pamatlīdzekļos un iekārtās ļoti dārgas. Jo tās ir diezgan specifiskas, teiksim, iekārtas mašīnas, kuras ražo daži tikai uzņēmumi pasaulē. Līdz ar to tas, teiksim, kapitāla ieguldījumi ir ļoti lieli. Faktiski jāsaprot ir viena lieta, kad mums ir gadsimtu jau garumā gan nozarē, gan uzņēmumam pieredze zivju apstrādē, bet, teiksim, līdz šim, kas mums bija esošās iekārtas un produkti, nebija piemēroti rietumu patērētājiem. Un nav jautājums par kvalitāti vai nekvalitāti, bet ir jautājums par to, par garšas īpašībām, gan par iepakojumiem, kāda viņi ir pieraduši. Un mūsu mērķis tikt rietumos nebija iemācīt viņiem mēst kaut ko tādu, ko mēs mākam ražot, bet savādāks uzražot to produktu, tādu, kādu viņi šodien patērē un ēd, un izkarot savu vietu tajā tirgu, vienkāršā valodā sakot, atņemot kādam darbu tur. Mēs zinām to, ka, teiksim, ir apstiprināts jaunais plānošanas periods Eiropas fondu, teiksim, apguvē, ko administrēs tālāk arī Lauku atbalsta dienests, un faktiski mēs esam diezgan stingri pārliecināti, ka mēs turpināsim investēt, jo rietumos mēs redzam, ka mums ir kur augt tālāk. Ja mēs šodien esam, teiksim, jau spēlētājs nopietnis, ar ko rēķinās, teiksim, konkurenti un pircēji Skandināvijā, tad, teiksim, mums nākošais solis ir Amerika un Kanāda, kas ir liels tirgus, kurā mēs varam pārdot, teiksim, mēs jūtam un zinām, ka varam pārdot produktus, kas ir, teiksim, ražot no vietējās brētliņas un reņģis. Protams, lai sagatavotu šo gan ražošanu, gan pielāgot ražošanu, gan sagatavot produktus, ir vajadzīgs nākošās investīcijas un nemazas. Un viennozīmīgi mēs izmantosim arī nākošā plānošanas perioda fondus, lai turpinātu investīciju projektus. Jebkurā gadījumā arī es varu teikt, ka Latvijā mēs esam gatavi izmantot gan Baltijas jūras izēvielas, radot produktus, gan ļoti daudzi uzņēmumi, tā skaitā arī Zilā lagūna un tāpat Karavelle, izmanto arī ievesto izēvielu, no kuras tiek ražots kaut kas ļoti labs. Jā, tad arī mēs esam gatavi apstrādāt, jāsaka, gandrīz jebkuru zivju sugu. Mūsu apstrādes uzņēmumos pieredze un spējas ir. Jautājums par, teiksim, tirgiem un iespējām realizēt šo produkciju. Jā. Arī teiksim, nākotnē mēs skatāmies varbūt uz to, ka arī, piemēram, šajā akvakultūrā saražotās zivis. Ne tikai vest to karpu vai stori vai ko tur, kā dzīvu zivi un mēģināt viņu pēc tam pārdot, bet kaut ko darīt arī ar to, kas akvakultūrā tiek izaudzēts. Bet tur tad ir jāskatās, kādas sugas, ko mēs audzējam, kas varētu tikt tālāk apstrādāts, kas no tā varētu tikt saražots.
saražots, ko tālāk varētu realizēt. Principā pievienot vērtību arī šai akvakultūras produkcijai. Nevis ar kaut ko izaudzēt un gaidīt, kurš tad tagad nopirks no manīm šo. Ja? Un tas, teiksim, tā par nākotnes perspektīvām. Gan šie 3, gan arī citi zivju apstrādes uzņēmumi ļauj cerēt, ka nākotne zivsaimniecībai Latvijā ir. Par to liecina arī pieaugušais zivju noiets pasaules tirgū un palielinātais Eiropas Savienības finansējums zivsaimniecībai. Cerot uz attīstību, tiekamies jau nākamajā zvejniecības cikla raidījumā.